Reiz cilvēkam tika dot iespēja nodarboties ar sportu. Ar laiku sporta veidi attīstījās un to daudzveidība palielinājās. Sarežģītības pakāpe pieauga un cilvēki sāk pielietot dažādus palīgrīgus, bet visi to nevarēja atļauties. Cilvēki bija spiest lietot tikai to, kas bija pieejams. Ir tik daudz slēpto un neatklāto talantu, bet kā gan tu to vari attīstīt, ja tev nav iespēja pamēģināt, ja tev nav atbilstoši inventāri, ja skola piedāvā tikai tos lētākos sporta veidus, piemēram, vieglatlētika, volejbols, futbols. Kādas var būt iespējas jauniešiem florbolā, ja uz pusgadu tiek iedalīta tikai viena bumbiņa? Kādas var būt iespējas nodarboties ar peldēšanu, ja līdz tuvākajam peldbasēnam jāmēro 50 kilometri? Kādas gan ir iespējas nodarboties ar tenisu, ja Latvijā ir tikai pāris tenisa kortu? Vai jauniešiem no laukiem vispār ir iespēja tādu apmeklēt? Un kādu sporta veidu tu vēlētos pamēģināt? Thank you.